ko, esam veiksmīgi izlaijuši tehniskos šķidrumus. Un mocīts ir šobrīd apgāsts uz mutes. Apīmēsim visu lieko. Viss, kas nav vajadzīgs, šobrīd tiksim galā ar apakšu. Tā, kas izstās kaut ko te bišķiņ jau, tā teikt, grunti redzējis. Jā, korpus ir nedaudz apskādēts visās vietās. Šobrīd sāksim slīpēt, izlīdzināsim, tā teikt, virsmu, kur vajadzēs pievilksim nedaudz, tā teikt, mālus, vai ne? Vai špateli un kaut kā tā, vai ne? Kulgan, tu lai vairāk to pastāst, vai ne? Turpin skatīties! Uztaisīs mazu apdēju bišķi par notiekošo, ja jau tev neieslēgs un neko neiefilmēs, reāli tu jau neko neredzēsi, vai ne? Jā, tā ir. Jau kā valkās. Osties, kur smuki. Man liekas, ka te būs kaut kāds tevišķais uzsidiens pa plēci jau uzsit džekiem, ne? Smuk, ne? Bet, tāds apēram ir process. Tā kā man tev ir jātaup, jo tu esi mana vienīgā kamera, tad es tev baigi negribu te putekļos, turklāt stiklušķiedrušas putekļos atstāt. Bet katrā ziņā viss ir procesā, mēs esam diezgan veiksmīgi trāpījuši. Kā lai vēl tā ritīgi jautri pasaka, aizmālējuši caurums varbūt, vai aizstiklojuši. Ņemot tā tomēr stiklušķiedrušas pakeli ir. Starp citu, zaļā ir diezgan nomierinoša krāsa, tā kā cerams, ka būs tikpat ātrs, cik bija iepriekš. Tur nebija tik smieklīgs. Bet, labi, atstāsim, lai džeki darbojās un atnākšu pēc tam izdarīt to smagāko darbu, ka viss būs sagatavots, vienkārši ieliešu pistolē krāsu un uzpūtīšu. Tā kā, kādam ir tā smagākā nāsta arī jānes, vai ne? Tā arī ir. Labi, tagad gan netraucēsim darboties cilvēks, vai ne? Jo man ir jāiet darīt kaut kādas citas lietas. Es esmu ļoti aizņemts, bet vispār es esmu aizņemts. Jo es tiešām esmu aizņemts. Cilvēki spiež uz jūtām, visiem vajag kalibru. Aizies paskatīties. Tā slīpējās korpusu ūdens mocim. Jā, vēl nopietnāk to ģīmu uztais. Jā, kaut kā tā. Man ne? Nopietns un atbildīgs darbiņš, tā ir. Labi, netraucēsim, lai puika mācās, vai ne? Aizies pēc tam pārbaudīt un pameklēsim kašekas. Kaut kā tā. Uztaisīs nelielu update par ūdens mocīti. Jā, augšā, kā jau tu redzi, mums ir skaisti, sāk veidoties forma. Turklāt uztaisīsim bišķiņ labāk nekā vispār višā rūpnīca bija, jo pievilksim arī klāt sānus, jo tā kā ir korpus no stiklu šķiedras un nerad gadās tā, kad nezinu, cik tu ievēroji vai ne, bet viņš bija šausmīgi viļņēns. Līdz ar to, uztaisīsim tā ritīgi smuki un gludi un līdz ar to pievilksim formu, gludu un taisnu. Kaut kā tā. Un gatavosim gruntēšanai. Vēl pavisam nedaudz varēsim beidzot krāsot, vai ne? Jā, izveidojām pa lielam. Es nezinu, cik tu daudz atceries, bet viņš pat bija rūpnīca visi viļņēns. Tā kā šobrīd ir tā, ka tā labi pacenšoties esam dabījuši tā diezgan zolīdu un gludu. Tā. Vai ne? Būs labāk. Būs smukāks nekā no rūpnīcas, vai ne? Kaut kā tā. Un, izpūkšanas procesu tev nebija jāredz. To redzēt, kā viņš izstās tagad, vai ne? Tad viņš jau nokrāsots, vai ne?
kā, nu, es teiktu, ka galīgi glauva, ne? Kas slīdēs pat to ūdenīt, vai ne? Nu, kaut kā šitā. Nu, es teiktu, ka dabujām gandrīz 2 reiz gludāku nekā iznāca no ražotāja pa lielā. Burvīgi. Jā, nu kaut kā, vai ne? Kārtīgi sažāvēsim un metīsim riņķī, krāsosim augšu. Pēdējie kadri pirms metam, tā teikt, mocīt riņķī un krāsosim augšu. Un tā tas kaut kā mums izskatās. Vai ne? Apgriezām mocīt riņķī. Nu, augšā mums arī nav diezko daudz sološu. Ir kaut kādas aulīs rētas. Tā kā, jā, nu, būs tam bišķiņ padarboties. Un uztaisīs nedaudz tev arī darba procesu, vai ne? Jā, līdz ar to šis šobrīd gabals tiek remontēts. Jā, ar stiklu šķiedru špakeli. Nokalām visu, kas ir bojāts, nu, tad šobrīd audzējām klāt stiklu šķiedru. Nu tā kaut kā darbojamies. Ne? Jā, arī šeit augšu bija gelkonto bojāt. Līdz ar to, tā teikt, nemālējam tikai slāņus pa virs, bet jā, bojāto slāni kaļam nost un audzējam pa jaunu, vai ne? Nu, tā, lai tam būtu lielā garantija un defektētā vieta neturpināt sprēgāt. Nu tā kaut kā, ne? Nu tu jau šito visu zini, ne? Pēc ilgiem pūliņiem, kurus tu īstenībā neredzēji, jā, esam beidzot dabūjuši augšu arī gludu. Šobrīd aplīmēsim un pūtīsim augšu, ne? Kā tu domā, kādā krāsā būs augšu? Ātri ierakst komentārā. Kā domā, kādā krāsā būs ūdens mocim augšu? Jā, arī šis augšējais panels ir sagatavots. Nu labi, es tev nemocīšu. Te, ka būs mums tāda elektrozila krāsa. Tā kā krāsa pie reiz arī bišķi tā kā uzputināsim, nu, lai tā teikt tā saulītē smukāk vizuļo, ne? Tad jau gaidīsim kopā, kāds būs rezultāts, ne? Pie reizes varam iepludināt iekšā arī opeļa. Tā, kompresors pat negrib, lai mēs tev atklājam, kas te notiek. Bet jā, arī kalibra metinās. Savukārt, kas vēl notiek, īstenībā ļoti interesants jauns projektiņš ir atvests, par ko arī, es domāju, uztaisīsim kaut kādu epizodu. Tas nav neviens cits kā Geļiks Kupējā. Jā, tā kā arī šis būs interesants pārvērtības. Šobrīd uztaisīs viņu tādā bišķiņa offroad stilā. Visu viņu pārkrāsosim. Un vēl visādas optikas nianses uzlabosim, tā kā būs interesants vērts. Un kas vēl, Doks joprojām ir uz pauzes. Šeit kaut kāds efinieks, šeit kaut kāds kārtējais Bambi motors liekās. Tad cita arī reka vēl 2 ūdens močus uzbūvējām Tomam. Nu, jau viņi ir gatavi atdošanai, bet abi 2 korpusi bija bojāti, tā kā līdz ar to. Jā. Cītīgi gatavojamies ūdenīšu sezonai, vai ne? Kaut kā tā.
Un, jā, dažas mirkļus vēlāk, tā kā man ir tik ātra komanda, kad es nepaspēju pat kameru ieslēgt, bet ūdensmods jau ir nokrāsots un prātīgi jau novācam kaut kādus grūzīšus, bet, jā, nu, šitā apmēram izskatās mūsu augša ūdensmocim. Jā, man tāds muks saslīpēt sapulēt un dabūt viņu saules gaismā, jo tas patiesais krāsas indīgums parādīsies tieši saules gaismā, bet, jā, augša mums būs zila. Un kamerā komandiņa tur cīnās ar korpusa slīpēšanu un pulēšanu. Es tikmēr nodarbojos ar, tā teikt, vieglu ūdens motociklu tuning šis varētu būt, vai ne? Jā, tā teikt, uzslīpēsim arī spuras, vai pareizi sakot, jā, tie ir sponsori. Un šitāds ten metāla gabals, jā, kurš nāk sānos un tādā veidā nodrošina, nu, tādu ritīgo riecirst līkumos ar to ūdensmocīti. Jā. Šitā viņš izstās oriģināli, milzīgs alumīnija klucis, kurš nav diezgan rūpīgi apstrādāts un jau sācis kaut kāds korodējis un sācis korodēt un lobās krāsnos. Līdz ar to, ko izdarīsim, smuki visu pārslīpēsim un nedaudz arī uzasināsim. Tā, lai smukāk to ūdenīti šķeļ, vai ne? Un arī līdz ar to nokrāsosim kaut kādā bišķi indīgākā krāsā. Un dažus mirkļus vēlāk, kurš tu neredzēji, nu, lielos vilcienos esam sastelējuši ūdensmods. Un šitās viņš arī izskatās. Šobrīd gaidām klientu. Klients atradīs jaunu, tā teikt, kājas paklājiņu un būsim gatavi nodot ūdensmodzi. Nezinu, vai tu redzēsi dizainu, kurš tiks uzlīmēts uz ūdensmodžu. Vienkārši tāds smuks, zils ar melnu. Ūdensmocīts, jā, arī spuriņas, tās spuriņas, kuras uzasinājām, nu jau ir nokrāsotas un uzstelēts, tā teikt, uz ūdensmoču. Jā, spuriņas, vai ne? Sponsoni, jā. Atceries, sponsoni. Un tas arī viss lielos vilcienos. Šāds arī bija, tā teikt, mūsu mazais ūdensmoča projektiņš. Bet vispār vajadzētu ūdensmoci izstumt laukā saulītē jau reizi. Smuku šodien spīd saulīt. Pastīsimies, kā izstās saules gaismā šis viss pasākums, vai ne? Kaut kā tā. Darbi, lēnie kadri. Vana bija video mākslinieks. Pasties, būs smuki. Gludāks nekā no rūpnīcas. Jā, jo oriģināli viņš no rūpnīcas, kā jau stiklušķiedris korpuss, tāds viegli viļņains un savērpies. Nedabujām gan pilnīgi ideāli pretējā gadījumā. Tur vienkārši jāpārbūvē ir visu konstrukciju, bet jā, lielos vilcienos esam dabūjuši viņu daudz gludāk nekā oriģināli no formas, kad tika izliets kaut kā tā. Un viss, reku, ūdensmocīt izzinām saules gaismā, un te arī parādās patiesais, tā teikt, krāsas spektrs, vai ne? Tā kā jā, rītīgi smuki. Smuks ierots. No tā kaut kā. Jā. Smuki krāsiņas spēlē. Paši īpašnieki atbrauc. Nekad jau nevar tikt tā normāli vaļā no viņiem. Pēdējais ķūnings ātri jāuzliek. Šitā te. Iespies tā kā iekšā. Un ielīmē viņā. Un pārbaudīt pēc tam ar to. Jā, nu kā, patīk, spīdīgi. Superīgi. Spīd un laistās starp. Būsim raķets, ātrāk nekā jebkurš cits. Nu jā, un reku, un tad pārbaudīt interesē. Jā, pēdējais ķūnings uzlīmēsim, tad jau varēsim beidzot nodot arī klientam šito vizulīti. Vai viņš ir tā nu sanāks, principā, vai nesanāks? Viņš ieskatīsies iekšā. Sapratīs. Huiviņ zina, zika bērni šito skatās. Nevar teikt, huiviņ zina. Zika, es ciešos, lai nelamātos. To tu izdzēsīs ārā. Nē, šito mēs atstāsim. Huiviņ zina, vai derēs. Pī uzliks fonā. Brīžiem tā ir vienkārši. Huiviņ zina, vai derēs. Tu kā savādāk pateikt? Teiksim, HVZ. Jā, vai ne?
tā. Kā? Jā. Nu, man liekas, ka šito ūdensmods nevarēs nepamanīt sacensībās, vai ne? Un līdz ar to uz šīs nots arī beigsim visticamāk šo ūdensmoču sēriju un projektu varētu dēvēt par pabeigtu. Un tiekamies jau kādos nākošos projektiņos, vai ne? Droši atstāj kaut kādu komentāru. Tev ir interesanti vispār šito skatīties uz kaut kādu procesu un pārvērtībām, vai vienkārši kaut kādas tikai kalibras sērijas vai kaut kādas muļķošanās video. Tā kā, jā, droši padalies ar savu viedokli apakšā šeit komentāru sadaļā. Viss, davai, čau!